which is going to be about the freedom of sharing doTERRA. And I'm very happy to invite here Melania, who is also God in Latvia. Melania. All set? Ok, viss strādā. Labdien visiem! Tas, ko es šodien stāstīšu, tas ir mans tāds personīgais stāsts. Tad, kad īstenībā mēs izdomājām šo tēmu, jo pagājušo gadu es arī uzstājos runāt tieši par biznesu, un tad, kad es uzrunāju šo tēmu, nākamā līmeņa brīvība, next level freedom. Un tajā brīdī es domāju, ko vēl man pastāstīt, kas ir tāds, ko jūs neesat dzirdējuši, kas ir tas, ko es vēl varu dot no sevis, kas ir tas, kam es pati gāju cauri, un man ir patiesi prieks ar jums šodien satikties, un kādam no jums šis jau ir tāds ierasts pasākums, kur mēs sanākam 2 reizes gadā, ko apmeklēt katru reizi, bet kādam no jums šis varbūt ir pats pirmais pasākums. Un tas, par ko es šodien gribu jums pastāstīt, ir šī nākamā līmeņa brīvība. Tie, kas jau ir doTERRA, tie visi, kas jau ir biznesā, jeb mēs labsajūtas konsultanti, kādu ceļu var nest šis mūsu bizness? Kādas brīvības jūs varat iedomāties? Nosauciet, kādas jūs zinat mūsu brīvības, par kurām mēs arī runājam ar mūsu mentoriem. Kas tās varētu būt par brīvībām? Kas jums nāk prātā? Finansiāla brīvība pareizi, ar laiku. Laika brīvība, arī droši vien ir dzirdēts. Pārvietošanās brīvība un vēl dažādas citas. Tas, ko es šodien gribu stāstīt un kam es gribu pievērst uzmanību, ir kaut kāda vēl dziļāka brīvība, mūsu iekšējā brīvība. Un tas īstenībā sākās ar izvēli būt patiesam pret sevi. Un tā ir brīvība mosties ar skaidrību un dzīvot saskaņā ar savu aicinājumu. Tā ir brīvība mīlēt to, ko dari, un būt ar tiem, kurus tu mīli. Un tā ir brīvība sev teikt jā katru dienu. Un es gribu padalīties ar jums savā stāstā. Es neesmu šeit tāpēc, ka es biju īpašāka par citiem. Es esmu šeit, jo vairāk nekā pirms 2 gadiem es pieņēmu lēmumu. Un pirms doTERRA man likās, ka man ir viss. Man ir laba izglītība, man ir veiksmīga juristas karjera, man ir sava privāta prakse. Un tad es aizlidoju uz Taizemi, un tas bija mans pagrieziena punkts, kad es sev jautāju, kā es sev redzu dzīvi pēc 3, 5, 10 gadiem, 20 gadiem, kur es īsti eju un kā būs, ja viss būs tā kā līdz šim. Jo godīgi es strādāju ļoti daudz. Tās bija 12, 16 stundas dienā, es gulēju maz, es biju konstantā stresā, strādāju ar klientiem. Jā, es pelnīju ļoti labi, bet es arī biežāk sev prasīju, ko tālāk. Kas ir tas, ko es gribu, kas ir tas, kā es redzu, un vai tā ir tā brīvība? Man liekas, ka ir no jums pacēj rokas, kas jau ir pašnodarbinātie, kas ne tikai ir labsajūtas konsultanti, bet ir vēl sava kāda biznesa īpašnieki, varbūt kādiem pieder kosmetoloģijas kabineti vai, respektīvi tā mūsu, mūsu bizness vai mēs kā pašnodarbinātie, kuriem šķiet, mēs visu laiku to esam gājuši, mēs taču nestrādājam kādam citam, mēs strādājam paši sev, tas taču ir forši, tā ir brīvība, vai ne? Bet tajā brīdī es sapratu, ka es neesmu vairs tik pārliecināta, ka tā ir tā brīvība, ko es esmu vienmēr vēlējusies, jo šis darbs, kur mēs burtiski visu laiku mainam laiku pret naudu, mums tomēr neizbēgami dod to sajūtu, ka mēs esam šajā vāveres ritenī.
Un patiesībā dziļi sirdī es zināju, ka, lai es saglabātu vai celtu šo te savu, es neteiktu statusu, bet dzīves līmeni, kurā es biju pieradusi būt, man būs jāstrādā reāli vēl vairāk, vēl smagāk, un vai vismaz tikpat. Un šis bija tas darbs, kas man vairs nesniedz to piepildījumu, kādu es vēlējos. Es biju vienkārši mainījušies. Un es baidījos kaut kādā ziņā sev to atzīt ļoti ilgi. Un es zināju, ka man ir potenciāls, un es varēju to īstenot, bet es vēl nezināju, kā. Un tad man viens cilvēks deva šo te iespēju. Tā viena saruna mainīja visu. Un, protams, ka tad, kad es sāku, es nezināju neko. Es nezinu, kā jums, kad jūs sākāt, bet es tiešām nezināju neko. Man nebija pieredze šāda tipa biznesā. Man bija tikai lineāra biznesa pieredze vai pašnodarbinātā pieredze. Protams, man bija bailes, šaubas un visas tās balsis galvā. Un, ja tev nesanāk, ko tie vispārējie par tevi teiks? Ko viņi padomās? Tu, Melānija, tā kā tev ir savs bizness, tev ir savi klienti, tev viss ir labi, kur tu lieni? Un tās balsis bija nevis tikai manā galvā, bet arī ļoti daudz apkārt reāli no cilvēkiem. Bet es sāku. Es sāku 2,5 gadus atpakaļ, bet es nespēru mazus soļus, es spēru lielus soļus. Es metos iekšā ar visu savu deksmi šajā te visā, un tad, protams, bija kritieni. Tad es atkal turpināju iet, sarunas, mācības, smagākas, vieglākas, pieredzes. Un tad es sāku redzēt, kā cilvēki apkārt mainās. Kad acis sāk mirdzēt šiem te maniem cilvēkiem apkārt, maniem klientiem, par kuriem es rūpējos, maniem jaunajiem partneriem, kā ģimenes sāk uzplaukt. Un tad es sapratu, ka tas nav tikai bizness. Tas noteikti nav tikai bizness, un es domāju, ka mēs katrs to ļoti labi zinām. Tie, kas jau ir šeit jau kādu laiku. Man tā ir kopiena. Man tā ir spēcīga cilvēku kopiena, kuras misija ir dalīties ar iespējām, kas maina dzīves. Un doTERRA produkti mums ir rīks. Rīks, kas mums tiek dots, lai mēs varētu mainīt pasauli pa vienai dzīvei vienlaikus. Piekritīsiet? Paldies! Un tad es domāju, kas ir tā mana brīvības formula? Kas ir tas, kā es redzu savu brīvību? Un tad es sapratu, ka šīs te formulas sastāvdaļas ir 3. Pirmā ir ticība. Ticība sev pirmam kārtam. Ticība produktiem. Nākamais līmenis pareizi. Un ticība sistēmai. Sistēmai, ka tas viss strādā. Rīcība bez tās nekur. Rīcība, kas ir konsekventa, bet tajā pašā laikā viņa ir vienkārša. Mēs neizgudrojam riteni no jauna, mēs ejam pēc sistēmas, kas jau strādā. Un vide. Cilvēki, kas mums paceļ, nevis velk uz leju. Veicam vienu zvanu, nosūtam vienu e-pastu, ieliekam Instagram storiju, rīkojamies. Un brīvība mums rodās tad, kad šīs 3 sastāvdaļas ir kustībā. Tad, kad mēs viņas visas ieslēdzam, tad, kad mēs ar viņām visām strādājam. Tad mums rodās šīs te izmaiņas, kas mums vēlāk arī veicina šo te brīvību. Vismaz tā ir mana formula. Un, kā jau meitenes te arī jautāja mūsu komandas biedrenes, kas tad vēl, kuram te vēl nav konta doTERRA? Un es laikam šeit vēršos tieši pie jums. Tie, kas vēl domā, tie, kas atnāca paskatīties, kā šeit viss notiek, kādi mēs te esam un ar ko te mēs vispār nodarbojamies. Es gribu pateikt, ka jūs šeit neesat nejauši. Es ticu, ka visi apstākļi mūsu dzīvē saliekās tā, kā tam ir jānotiek. Un tevī jau iespējams ir šī dzirksts kaut kur, varbūt klusa, varbūt nedroša, varbūt tu domā, varbūt tu vajag, bet tā jau tur ir. Un tas, kas ir drosme, tas nav skaļš paziņojums. Tā ir klusa izvēle,
spērt soli tad, kad vēl par kaut ko neesi pārliecināts. Un es nebiju pārliecināta. Galīgi nebiju. Tu negaidi ideālo brīdi, tu vienkārši sāc. Sāc ar maziem solīšiem. Un tu neesi viens. Un tas ir pats labākais mūsu kopienā, ka tu šeit ej roku rokā ar saviem cilvēkiem, ar savu mentoru, ar savu draugu, varbūt ar savu māsu, ar savu mammu, ar šo te ceļa karti, kuru jūs veidojat kopā. Un tagad es uzrunājuši arī mūsu jau līderus, kas jau ved komandu, kas jau ved kādu aiz sevis. Kur jūs ejat? Kas ir jūsu nākamais līmenis? Vai jūsu ceļa karta ir skaidra? Un varbūt šobrīd jau brīvība jums nozīmē būt par iedvesmu citiem. Rādīt ceļu, veidot telpu, kur šie cilvēki jūtās piederīgi. Un tas, kam es gribu vērst uzmanību, ka brīvība nav tas, kur tu nonāc. Brīvība, tas ir veids, kā tu ej katru dienu. Katru dienu, katru soli. Un kas atšķir mūsu domātāju no darītāja? Viens sapņo, otrs spēr nākamo soli. Es jūs ļoti aicinātu paņemt savus telefonus šobrīd rokās, daudziem jau viņi ir, velkam viņus ārā no savām somiņām, no savām kabatām, un uzraksti tam vienam cilvēkam ziņu. Kam jau sen tu domā, vai man viņam rakstīt, kā man viņam rakstīt, ko man viņam rakstīt. Bet es jau sen gribu viņu iepazīstināt ar šo te pasauli. Paņem šo te telefonu tieši tagad, negaidi īsto brīdi, negaidi rītdienu, negaidi nedēļu, mēnesi, un uzraksti viņam pirmo ziņu, uzsāc sarunu. Tieši tagad. Jo brīvība sākās ar izvēli rīkoties. Nevis perfekti rīkoties, bet drosmīgi rīkoties. Tāpēc visi tie, kuriem ir galvā šis te viens cilvēks, izdari to tagad. Es tev tiešām ļoti aicinu. Un šodien, tā kā mēs arī, kā Larisa pieminēja, mēs šeit neesam, lai mēs pārdotu vienu produktu. Un es arī šeit nestāvu priekšā tāda, kas pārdeva kādu vienu produktu. Es gāju iekšā iespējā. Un šī iespēja man vairs nelaida vaļā. Un es izvēlējos ticēt sev, tad, kad citi vēl neticēja. Es izvēlējos darboties, arī turpināt strādāt, tad, kad rezultāti vēl nebija. Un brīvību es izvēlējos nevis kā ideju, bet kā dzīvesveidu. Un man ir jautājums tev, vai tu izvēlies savu brīvību? Es zinu, ka tevī ir jau viss, kas ir vajadzīgs, tāpēc ej, dari un būvē, jo brīvība jau ir tevī. Paldies jums! Thank you for sharing these words, very powerful. And our last story, which